Labdien! Mani sauc Visvaldis un es jums šodien parādīšu mūsu jauno skaisto īpašumu Rimor Seal 5 un ar prieku gribu jums paziņot, ka mēs Latvijā esam ieguvuši oficiālo dīleru tiesības uz Rimor. Ja jums tāds ir iepatīcies vai ir noskatīts kāds cits no Rimor modeļiem, nāciet pie mums, mēs jums palīdzēsim tādu iegūt arī savā īpašumā. Tātad par šo te kemperi, tātad Seal 5 modelis, redzam autovens, tātad zinām ģimenes klase, 6 vietas un ir arī Fiat šasi. Tātad par pašu Rimor, tas ir itāļu ražotājs, viens no pazīstamākajiem un zināmākajiem un īpaši izceļās ar savām ļoti draudzīgajām cenām. Tātad šis ir tas, ja jums meklējat labu, kvalitatīvu, bet te pašā laikā budžeta ļoti draudzīgu kemperi, tad Rimor būs īstais. Parādīšu tad, kas mums ietilpst budžeta Rimorā. Tā teikt, iekšā, un pirmais jau, kā jau minēju, Fiat šasī, tā jau ir laba zīme, Fiats pats par sevi ļoti uzticams, un noteikti būs patīkams braukšanas komforts. Dodoties tālāk, mēs redzam melnu priekšējo resti, dodamies tālāk, esam uzstādījuši arī jūsu ērtībām, pieņemsim nomai vai iegādājoties jau marķīzi, lai par to vairs galva nav jālauz. Tātad marķīzi ir kempera krāsā, durvis, tonēti logi, tātad blāras neviens iekšā neredzēs, bet jūs redzēsiet no iekšas ārā, kas vienmēr ir labi. Tātad par bagāžnieku. Bagāžnieks ir ļoti ietilpīgs, viņš ir arī apsildāms, tātad nav jāuztraucās par sasalšanu. Ir arī apgaismojums un iespēja nostiprināt lietas. Šeit mēs redzam, ka ir papildus jau no rūpnīcas, par jau iekļauts cenā saules aizsargs, ir arī rezerves peņķu pārvaldes gadījumā, ja viens aiziet mazgāšanā, un, protams, kā jau visiem arī remonta komplekts. Jau no šejienes varu redzēt, ka no salona ir pavarās durvis, caur kurām mēs varam nokļūt bagāžniekā. Ja jums ir suns, mīļākais draugs, kas saka, kur gribat ceļot kopā, viņa vieta varētu būt arī šeit ar iespēju nokļūt pie jums salonā. Kas ir ļoti labi. No aizmuguras kemperis mēs uzreiz redzam LED apgaismojumu, izskatās labi, kā jau mūsdienu 2024. gada mašīnā skaidrs, ka ir LEDs izmantots arī budžeta klasē. Ir viens loks, papildus bremžu, gaisma un iespējams uzstādīt arī kameru. Ja jūs izvēlēsieties šo kemperi, mēs varam kameru jums dāvāt uzdāvāt. Šeit mēs varam redzēt, kā jau minēju, tonētos lokus, kas ļoti labi izskatās, nav jāuztraucās, ka kāds redzēs kaut ko nevēlam iekšā. Kā parasti kemperos toaletes tvertne. Šeit mums ir interesants nodalījums, ja pieņemsim Adrijā akumulators atrodas salonā zem grīdas, tad šeit viņš atrodas īpašā nodalībā ārpusē. Gāzes baloni un tad jau dosimies iekšā, pastīsimies, kas mums ir. Esam iekšā un pirmais iespējas tiešām tāda luksus klase, dizains, skaists izskatās pēc tāda ozola koka. Izskatās dārgi, lai gan zinām, ka šī ir budžeta klase, bet ja izskatās dārgi un tas maksā maz naudu, tad tas ir labi. Šeit mums ir sēžamā zona, kura transformējās arī par divguļamo gultu. Šeit ir, kā mēs uztaisām gultu, skaidrs, ka mazliet šauri. Šeit ir iespēja viņu izvilkt ārā arī otrā pusē un ir papildus matrači, kurus jūs uzliekot. Šeit iegūstam pietiekami laba izmēra gults, kurā var mierīgi sagulēt 2 cilvēki, ja ne visi 3. Bet šeit ir 6 oficiālas sēdvietas un paredzēts ir 6 arī gultas vietas. Leduskapis atrodas ļoti interesantā vietā, uzreiz principā ir šofera blakus sēdētāja vietas, līdz ar to no krēsla neizceļoties mēs piekļūstam leduskapi. Leduskapis ir 110 litri ar saldēšanas funkciju, pietiekami liels kempera dzīvei. Ir arī nodalījums virs, kur varam ielikt lietas, kuras saistās ar ēdienu, bet tam jānekļūt leduskapī. Ir, protams, arī moskītu tīkls, un no durvīm iekāpjot arī ir pneumo durvju atvēršana, kas ir ērta funkcija, nav jāsaka durvis, viņas moši aiztaisās, nav iespējams iespiest pirkstus, un iekāpjot mums šeit arī parādīsim, ir spogulīts, teiksim tā, mums došanās ārā, kā saka, jāpiepucējās, jāpieķemē matu. Par pašu virtuves zonu pirmkārtām ir nodalījumi, kuros novieto mantas, šķīvis un visu pārējo. Viss strādā uz piespiešanas funkcijas, ir ļoti patīkami un, protams, līdzdegļu gāzes klīns. Šeit mums ir blakus arī izlietne, kuras
krāns paceļās šādi, un pie vajadzīgs mēs viņu aizvaram ciet, un varam izmantot šo virsmu, lai gatavotu ēdienu. Skapīši ar visām nepieciešamām lietām jau ir iekļauti lielākiem katliem, pannām. Šeit būs tāds lielāks nodalījums un iespējams arī aizvērt ciet gāzes padari, leduskapī, lītī vai ūdeni izlietnē. Varam pakarināt arī vielīšus, lai nolikt trauciņus. Dodoties tālāk, mēs redzam vēl papildus nodalījumu jūsu mantām. Un šeit mums ir ļoti liels skapis, redzam, ir arī pakaramais, līdz ar to varam kleitas, blūzes, kraklus pakarināt, nav jāuztraucās, ka viņi pēc tam būs jāizguldina. Otrā pusē virtuvē mums ir duša un tualete, kuri apvienota vienā telpā. Tātad ir dušas pods un arī duša, kuru mēs varam aizlūgt ciet. Nav nekāda aizskara, bet jau ir cietās durvis. Protams, ir arī nodalījumi mantā. Arī būs skapītis un varam atvērt arī logu, ja dejam dušā, skaidrs, ka privātums ir svarīgs, varam aizvērt cietiņu, vai, ja privātums nav vajadzīgs, ir arī moskīta tīkls. Parādīšu jums galveno guļamistabu diezgan augstu, man līdz krūšu daļai, tātad, lai mēs viņā nokļūtu, mums ir papildus trepītes, mēs varam piestiprināt, un par šīm te trepītēm gulta ir pietiekami gara, lai jebkurš arī 2-metrīgs cilvēks justos ērti un pietiekami plati, lai divatā varētu sagulēt. Ir papildus skapīši, kuros varam ievietot mantas. Šeit mēs varam redzēt nakts apgaismojumu, kā arī USB portus, lai mēs naktī guļot varam uzlādēt telefonu. Ja cilvēku priekšā ir vēl augšā, mēs varam savu privātumu pasargāt, aizvelkot aizskar. Lai neizkristu, mums ir šāds te sietiņš, kuru mēs piesprādzējam un līdz ar to pasargājam sevi no izkrišanas, ja tāda iespēja būtu. Tātad gulta pieņemta atbilstoši jebkuriem standartiem. Šeit mums ir iespēja pakarināt drēbes, ienākot mājā. Skapīšies jums parādīju. Dosimies tātad uz šofera krēslu. Un pirms mēs dodamies uz šofera krēslu, noteikti jāparāda arī trešā gulta. Tātad pirmā gulta mums bija šeit un aizmugurē, tad šeit ir trešā gulta. Ideja tieši tāda pati. Mums ir trepītes, pa kurām uzstāt, un siets, ar kuru mēs varam aizvērt cietiņu, lai nav iespējams izkrist. Vienā pusē mums ir lodziņš, ir arī apgaismojums, kuru mēs varam regulēt esot augšā, un USB portu, lai varam uzlādēt telefonu. Protams, ir arī aizskars, un šeit mēs arī ir tāda kā maza palodzīte, kur mēs varam novietot mantas, vai telefons, vai dators, un USB ports. Dosimies uz šofera krēslu. Pirmais ir apdare, kas ir melna ar zelta notīm, tiešām tāda patīkama luks izskata kemperis. Kā jau minēja Fiat šasī, mums ir manuālā ātruma kārba, 6 pakāpju, ir kondicionieris, auto start and stop sistēma, gaismas varam regulēt, kruīz kontroli, protams, kuru mēs varam regulēt no stūras. Pagaidām vēl nav radio, bet mēs to ieliksim, būs displejs, touchscreen, kur varēs gan Waze, gan Google Maps pieslēgt, tas ir tikai laika jautājums. Ir, protams, arī iespēja aizslēgt kemperi, kad dodamies gulēt. Mēs aizslēdot iegūstam to, ka pa nevienam durvīm neviens tam iekāp. Un šeit ir papildus USB un Type-C porti. Un piepīpētājs. Daudz jautā, kāpēc vai piepīpētāji, kurš tad mūsdienās smēķē mašīnās, bet to mēs izmantojam, lai varētu pieslēgt inventāru un braucot lādēt no 220 rozeta. Protams, ir mums arī zānu logi elektriski vadāmi. Kā jau minēja, mašīnai 140 zirga spēku, pietiekami ekonomiski un savu darbu varēs paveikt bez problēmām. Paldies, ka skatījāties. Rimors, es domāju, ka paliks jums atmiņā, un kā jau minēju, mēs esam oficiālai dīleri partneri, līdz ar to varat iegādāties šādu pie mums vai jebkuru citu no Rimor modeļiem. Ja jūs piedalījāties mūsu konkursā un minējāt cenu, tad pareizi atbildi 55 000 plus PVN. Paldies, ka skatījāties, un uz drīzu tikšanos!